Čau, draugi, ar jums kopā atkal es Nils. Es nekur neesmu pazudis, joprojām patās. Diemžēl pēdējā laikā nebija video, nedaudz iekavēju, 2 video esmu parādā, tāpēc centīšos kompensēt kaut kādā ziņā, mēģināt kaut kādas papildus video varbūt ielikt. Bet stāsts ir par to, kad copēt es biju, 2 reizes biju Ķīšezerā. Diemžēl īsti zivs nebija ko parādīt, tāpēc nesanāca ierakstīt video. Tad bijām uz laivu braucienu aizbraukuši uz Durbes upi pie Liepājas. Biju sacerējies, kad varēšu paķert sapalus, jo pazīstamais teica, ka tur diezgan smuki ir sapali atrodami. Bet, diemžēl, vismaz tā upes daļa, kur mēs bijām, viņa bija tik šaura un tik sekla, kad, principā, zivis es tur īsti neredzēju, kur viņas atrast, kur viņas meklēt, tāpēc makšķeri bija līdzi paņemta, bet nevienu reizi viņi arī neiemetu māneklupē. Tāpēc kaut kāda izbrauciena bija, bet nevisai veiksmīgi. Bet viennozīmīgi šodien es mēģināšu parādīt, ja sanāks interesanti video. Šodien man ir plāns iebraukt Ķīšezerā uz 3 stundām un mēģināt noķert zivi uz 2 mānekļiem, 2 paštaisīti mānekļi. Viens māneklis būs uztaisīts no tvarus, nosacītie kā porolona ziltiņa, un otru ir plānā uztaisīt no pudeles korķa. Uztaisīsim tā kā tādu šūpiņu ar trīžuburi un mēģināsim noķert kādu asaru vai līdeklu. Tāpēc tagad mēģināšu diezgan operatīvi no materiāliem, kas pieejami garāžā, izveidot šos 2 mānekļus. Parādīšu, kā es viņus izgatavoju uz ātru roku. Un mēģināsim tādos interesantos apstākļos. Ārā ir saule, karstums. Satiku kaimiņu pie garāžas, teica, ka it kā asars esot nedaudz pamodies, sāk copēt. Tāpēc mēģināsim uz šiem 2 paštaisītiem mānekļiem kaut ko šodien noķert. Protams, ja sanāks kaut ko dabūt, tad obligāti to redzēsiet. Jā, un neliela atkāpe varbūt uz priekšdienām. Septembra beigas būs diezgan saspringts copas jomā, jo bija atkal izsludināts sacensības Lietuvā, sacensības plašveidīgo zivu ķeršanā Neris upē. Uz tām sacensībām es jau biju pirms 2 gadiem devies. Superīgs pasākums, ļoti draudzīga atmosfēra. Neko toreiz nenoķēru, zivis nebija arī diezgan daudz pārējiem, bet pasākums atmosfēra ir tiešām fantastiska. Un tiklīdz šogad izsludināju šīs sacensības, šo pasākumu, viņš ir jubilejas pasākums, 10. Manuprāt, ka 10. bija. Un es piereģistrējos 1. dienā un 2. dienas rītā no 150 vietām bija palikušas pāri 20. 3. dienā visas vietas jau bija rezervētas, un tie, kas paspēja, tie paspēja. Tāpēc 28. datumā es došos uz Lietuvu uz sacensībām, un 29. datumā ir neliels pasākums atkal Babītes ezerā. Tāpēc būs diezgan saspringti no Lietuvas. Visticamāk, es patiešo došos uz Babītes ezeru, tur nedaudz mašīnā pasnaudīšu un leksim laivā un dosim Latvijas ūdeņos jau pēc līdekām un asariem. Tā kā nākotne solās būt diezgan interesanta. Neaizmirstiet piesakoties, uzspiest laiku, ierakstīt kādu komentāru, kas patika, nepatika. Varbūt kādu ieteikumu arī par mānekļiem, kurus šodien mēģināsim ātri izgatavot. Un tad laidīsim Ķīšezerā, mēģināt viņus likt lietā. Tā kā droši rakstat, ja jūs esat paši arī kādreiz kaut ko meistarojuši, ko jūs esat meistarojuši, ko esat noķēruši, kaut kādus ieteikumus par to, ko varbūt izdarīt savādāk.
tāda drauga, kas mums nepieciešams priekš mānekļu klipošanas. Korķīši. Dēlīs, uz kura mēs kaut ko varbūt urpsim vai locīsim, lai nesačakarētu nepiešķis galvu. Mazās mēblītes, ko uzvērt mums grebenus. Un uzvērsim vaļā. Tādas mēs izmēru paņemsim. Tomēr šādi izmēra trīsžaburs pie korķīs būs samērā ok. Tāpēc mēģināsim tagad divi trīsžaburīši. Mēģināsim tagad no šī te uzmēstarot divus šūpiņveidīgos. Tātad sākumā mēs paņemam kaut kādu malā. Paņemsim mazo urbīti. Paņemsim makitu. Un mums jāuztais būs caurumi divās pusēs, lai pēc tam uzliktu riņķīti vienā pusē, riņķīti otrā. Un vienā no riņķīšiem mēs piestiprināsim pie viena no riņķīšiem trīsžaburi, un pie otra mēs jau stiprināsim savu karabīni. Tā ka mēģināsim tagad apskatīties, kur mēs varam viņos ielikties. Viens caurums mums ir gatavs. Šeit. Tagad tieši pretī mēģinām uztaisīt otru. Ir. Divi caurumi mums ir. Ņemam šos te. Viens vinkulis mums viens gradens ir iestiprināts. Tagad ņemsim uzreiz otru. Un mēģināsim arī priekšā. Man neiet. Uzreiz pirmo reizi. Jā. Lai nesačakarētos un pēc tam būtu vieglāk, es uzreiz parasti, kad arī mānekļiem lieku, kad es ielieku gradzenu, es uzreiz viņam mēģinu pielikt kāķi. Šajā te vietā. Atgriežam. Tā. Ideāli mums ir šāds te. Gaidām kaut kāds. Mēģinām pabūt. Pēc tam šeit iekšā var iebērt mazas svinu skroķis, lai būtu skaņa, lai būtu kaut kāds svars. Šādi principā iztīsiet mūsu pirmais māneklis, uz kur mēs mēģināsim šodien kaut ko noķert. Tas ir viens. Super. Šo te liksim šodien lietā un mēģināsim kaut ko dabūt. Tā, nu, un mēs mēģināsim uztaisīt porlomu mānekli. Priekš tā mums būs vajadzīgas šķēres. Tādas šķēres. Citu neko neatradu.
Ja dāršu ķeriem nesanāks, tad griezīsim ar vienkāršo nazi. Smukumu baigo es negaidu. Gribu vienkārši izgriezt kaut kādu strēmeli, konusā viņu vienā pusē džingalu uzlikt un lai saslapinot, lai tā āsti durkājās spēlē un iespējams par to sanāk notiek. Nu, mēģināsim piest. Sanāks un nesanāks. Nekas diži taisnīgs mums nav. Bet, nu, mēģināsim. Īstenībā es tā patiešu pēc formas. Baigi forši sanāk. Var nogriezt. Reku mums sanāk ziltiņa, reku priekšā. Reku bez mazai asti. Mēģināšu nogriezt aptuveni tik garu varbūt aptuveni. Šitik garas mums sanāk ziltiņas. Un es domāju, ka es vienkārši nestoties to, ka viņi varbūt nav ideāli taisni. Mēģināšu vienkārši uztaisīt šādas te strēmels. Mums cik vairāk. Jā. Mazas man. Nu, aptuveni šādi sanāca. Mēģināt, laikam nepieciešams ir vēl iztaisīt nosacīti nedaudz mazāka. Vienkārši apšņukošu šitās te. Es domāju, ka viņi jāuztais nedaudz plānākā, lai viņi labāk stāvētu. Tāpēc mēģināšu varbūt vispār piespiest ar dēli un ar dēļa vienu malu vienkārši nosacīt. Šādā aptuveni ziltiņu man godīgi patīk. Kaut kā tas nedaudz vēl varbūt viņai nošķērēšu nost. Plānāka. Tā, draugi, nu ko esmu viens pats ierējis ķīšzarā. Un tagad mēģināsim apstīties, kas man sanāca no tiem mānekļiem. Kamera diemžēl izrubījās ārā. Viens māneklis mums būs šāds. Tad pirmo pamēģināšu ielikt iekšā kaut kādas stolītes, tā lai būs skaņa un kaut kāds svars bišķi lielāks. Un tāds sanāca porolona māneklis. Un skatīsimies, uzlikšu uz žigāls un tad to arī pamētāšu. Skatīsimies, cik veiksmīgi būs. Šie te divi. Skatīsimies, cik veiksmīgi būs šie te divi māneklieši. Smikšā. Divi šādas te. Krosni, ko citas neatradu. Un aizspiedīsim. Nu, mēģināsim šādi te kaut ko noteikt. Nu, tā viņš izskatās uz galvas, skatīsimies. Tas no šitā viss sanāks. Nu ko, pirmais asaras uz pudeles kvarts laikam būs. Nu, parādies. Vēl viens man nāca pakaļ.
Tad mēs pacelsim un parādīsim visiem, kas arī uz pudeles korti var noķert ašuku. Hei, vecais uz visiem trīs ēķiem dabūja. Nu, atbrīvosim viņu. Labaks. Tā, nu, smukulīts. Nu, dzīvo tālāk. Nu, māneklīts strādā izrādās. Nu, super. Tā kā jebkurš var uztaisīt šādu te mānekli, var viņu papildināt ar kaut kādām gan jau kad lapiņām ar vēl kaut ko, bet, nu, māneklis strādā. Tas ir pats svarīgākais, ko mums arī vajadzēja pierādīt. Nu, izskatās, ka vēl viens ašuks būs. Tas ir vienkārši, aizgāja. Paraustīja un aizgāja. Bet, nu, izskatās, ka ir veiksmīgāk nekā pirms tam uz veikalu mānekļiem. Tā kā, jā, kortis strādā. Es saprotu, tas ir no kaut kādas no Amerikas fīča tāda, kur, ja es pareizi atceros vēsturi, to stāstu, tad Džeks viens bija uztaisījis šos mānekļus basiem, sāk uz viņiem ķert un, saprotu, patentēja arī to visu izstrādājumu. Un pēc tam varēja arī veikalos nosacīt tādos plus-mínus normālos iepakojumos nopirkt dažādu atspirdzinošu dzērienu kortus, kas bija izveidoti par šiem te asaru jeb basu mānekļiem. Tā kā, nu, asars ir tāda zivs, kurai, principā, laikam vienalga, kam skriet pakaļ, galvenais, ka kaut kas uzstās, kaut ko pagrābt, kaut ko apēst, mūžīgi izbadējies, mūžīgi pie bada tāds. Bet, nu, tas nozīmē, ka nedrīkst nekad aizbildināties ar to, ka jums nav uz ko ķert. Vienmēr var atrast kādu korķi un pašu spēkiem diezgan ātri uzgatavot mānekli. Man tas aizņēma kaut kādas 5 minūtes, laikam, pirmo reizi taisīju. Jā, tā lietai visai pieiet bišķi nopietnāk, ja ir vēlams attaisīt vairākas mānekļus dažādās krāsās. Tāda es pieļauju, ka tas štancēšanas ātrums varētu būt arī lielāks. Nezinu, kaut kādi 3 minūtes uz vienu mānekli varbūt tās, kaut kā tā. Tā kā, ja kāds ir uz tādiem ķēris, droši padalieties ar informāciju, ko jums ir sanācis dabūt, kā jūs viņus izgatavojat. Un iespējams, tas kādam palīdzēs arī tikt pie savu pirmā loma uz korķīti. Un neko straujiem soļiem tuvojas vakars. Mēģināsim nomainīt šo mānekli, kas mums atnesa vienu asaru un vienu copi. Bet manu mega porolonu zivtiņu mēģināšu viņu kaut kā dabūt virsū. Baigi viegli nenāk virsū. Nu, cerēsim, viņa būs tikpat grūti zivi, viņa būs novilkt. Nu, kaut kā šādi sanāca. Pastīsimies, kā viņa būs, kad viņa būs samitrināta. Nu, diezgan. Es teiktu, ka diezgan ok. Nezinu, vai var redzēt, vai nevar. Nu, mēģināsim krāmēt iekšā manu foršo porolončiku.